Godājamas dāmas un kungi, es pateicos par uzticību un par to, ka jūs ievēlējat man valdi. Un savu runu es sākšu ar ļoti populārām frāzēm, kad mēs tiekamies ar cilvēkiem uz ielām. Dažreiz mēs dzirdam, ka tāda diskusijas notiek ar ģimenes. Nekas nemainas. Atnāk tie paši vēži un vezenes. Skaidrs, ka Lembergs nav tik labs cilvēks. Krimināla lieta viņam ir uzsākta, nav pabeigta. Bet Ventspilī toties ielas ir nobrugētas. Jā, skaidrs, ka Šlesaram rūp viena sava uzņēmuma peļņa. Bet gan jau viņš atvedis uz valsti, ja ne krievu, tad arābu un ķīniešu naudu. Mēs saprotam, ka Vīt strādā kā represīva iestāde. Bet daudziem rādos, draugos ir paziņa, un par nelielu samaksu var sarunāt un atrisināt savus uzkrātos parādus. Mēs saprotam, ka elītei nerūp tauta, bet viņam ir laba sadarbība ar rietumiem un pirms vēlēšanām piešķira pensionāriem piemaksu 20 eiro. Mēs saprotam, ka neviens neizpilda savus vēlēšanu solījumus, bet pieprasīt atbildi nevaram, jo viņi taču nesaņem 51 balsi. Mēs nevēlamies, lai Latvija būtu dekriminalizēta pedofili, bet nekas slikts nebūs, ja skolēniem stāstītu par gendera daudzveidību un ķermeņa apmierināšanas veidiem un rīkiem. Skaidrs, ka Eiropas fondi, kohēzijas fondi, tika apgūti negodprātīgi, bet mums vismaz bērnu rotaļu laukums daudzdzīvokļu mājas pagalma ir. Nekas, ka viņi gaļu un ikru sēt, mums vismaz kartupeļi ir. Katru reizi iedzīvotāji attaisno savu izvēli. Tas saukto mazāko ļaunumu psiholoģija sauc par kognitīvas disonances samazināšanu. Tā ir situācija, kura jāizvēlas mazākais no 2 ļaunumiem, jo citu variantu vienkārši nav, vienmēr nepatīkami. Tā ir vēl viens aizkavēts slāsts. Ja izvēlamies ļaunumu, tas kļūst par mūsu ļaunums. Tāpēc nemierīga sirdsapziņa sāk meklēt tam attaisnojumus. Tostarp iedomāti mazinot izvēlēta ļaunumu apmēru. Nav nemaz tik ļauns, diezgan maz ļaunums. Vietam pat jauks. Un ja paskatās Facebooka profila, tad tur bildītis ar suņiem, ar kakīšiem, ar zosiem, rāpšu pļāvas. Kopuma gandrīz vai labi izskatās. Turklāt, ar laiku, šis kādreiz izvēlētais ļaunums kļūst par ierastu. Cilvēks ļoti viegli aizstāj vārdus ierastais ar normālais. Un pēc tam dabiskais uz pienākas. Demokrātijas apdraudējums. Vašingtona 2020. gadā demokrātija ir apdraudēta visa pasaule, ne tikai tādas autoritāras valsts kā Ķīna, Krievija vai Irāna, bet arī valstis ar gadu desmitiem ilgu pieredzi tiesību un brīvību aizsardzībā. To valstu, kuras 2019. gadam brīvība pasliktinās, bija gandrīz 2 reizes vairāk nekā to valstu, kuras brīvības stāvoklis uzlabojas. Atzīmē 14 gadu pēc kārtas, kad globāla brīvība pasliktinājās. Šajā laika 25 no 41 pasaules iedibinātas demokrātijas radītāji pasliktinājās. Daudzi pētnieki, Nobela prēmijas laureāti uzstājas starptautiskos fórumos, rakstīja rakstus par šo tēmu, brīdināja. Un sociologi norāda, ka vilšanas demokrātija un populizma pieaugums nav cēlonis, bet gan simptoms. Simptomu dēļ nejauši atnāca Covid demokrātija, autoritarisms, augsta kara politika, demokrātijas lamatas. Uzreiz visus sabāza mājās, Covid bija visur, pagrabos, skolas, veikalos, slimnīcas.
Mēdiju telpa, radio, televīzija, galvenā tēma bija Covid. Vakcinēšanas propaganda piesaisties aktieru, mūziķus, TV personības ar vai bez medicīniskas izglītības. Visi bija eksperti, ja vien bija par. Eksistēja tikai viens pareizais viedoklis un pareiza izvēle – vakcinācija. Izsmēja cilvēkus, kas atteicas nesat maskas. Katrs, domāju, atceras karikatūru, kur masku nenesatāji bija attēloti kā cilvēki ar piečurātām biksēm. Un tam visam papildus vēl sodi, atlaišana no darba, vardarbīga vakcinēšana, piespiedu kārta, obligāti. Igaunijā tika uzlikti 25 administratīvi sodi, Latvija 24 000. Lockdown, komandanta stunda, pārvietošanas aizliegums bija vissmagākais cilvēku tiesību pārkāpums. Policijas patrulēšanas naktis, bailes. Kur palika liberāļu lozungs mans ķermenis, mana darīšana? Vairs cilvēku tiesības neeksistē. Un tagad, kad AstraZeneca atzīst nāvējošu Covid-19 vakcīnas blakus efektu, klusums. Neviens nav atvainojis tautas priekšā. Neviens politiķis, mēdikis. Uztiecies zinātnei, jo naudas bija tik daudz, kā nekad. Covid draudi tika uzvarēti vienas dienas laika, 2022. gada 22. februārī. Visi Covid eksperti kļuva par kara ekspertiem. Vārdarbība rāda vārdarbību. Šie vārdi no krievu rakstnieka Aleksandra Solženīcina Nobela lekcijas par literatūru, kas sarakstīti pirms vairāk nekā 40 gadiem. Ir spēkā arī šodien. Vārdarbība nepie kā nenovērt. Gluži otrādi. Tikai sevi rāda citus ļaunumus, atriebības, vārdarbību, fanatismu, mēlu izplatīšanu. Karš Ukraina. Eiropas Savienības pamatiesību hartas 11. pants vārda un informācijas brīvība nosaka, ka ikvienai personai ir tiesības uz vārda brīvību. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un brīvību saņemt un izplatīt informāciju vai idejas bez valsts iestāžu iejaukšanas un neatkarīgi no valstu robežām. Tomēr realitāte, ja viedoklis nesakrīt ar valsti valdošiem mainstream, cilvēku var padarīt par valsts nodevēju vai ienaidnieku. Visa spēka struktūra strādā pret tevi. Ja Covid laikā bija mērkākis, kas netic zinātnei, tad tagad citu valstu aģents. Valda vien naids un bailes, ko neviens neplāno apturēt. Mēs esam vienīgi, kas godīgi un atklāti teica, ka esam pret karu un darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai karajošas valstis parakstītu miera līgumu. Tikko Slovākiem, citas ideoloģijas atbalstītē, sējot naidu un politisku teroru, veica atentāta mēģinājumu. Roberts Fico ir konservatīvu uzskatu politiķis, atsevišķas Eiropas aprindas viņu aktīvi apmeloja, radot viņam tāda visa laba ienaidnieka un Putina draugu tēlu. Līdzīgi tas notiek ar mums. Neskatoties uz kara draudiem, politiķi spēj nodarboties ar tradicionāls ģimenes iznīcināšanu, pieņemot partnerattiecību likumu, ratificēt Stambulas konvenciju. Latvijas valsts bijuši prezidenti Vaira Vike Freiberga un Valdis Zatlers aicina steidzami karta parakstīt pandēmijas līgumu, nevis aicina izbeigt karu. Dargie Latvijas iedzīvotāji, dargie biedri, šogad mēs nebalsosim par mazākuma ļaunumu. Mēs balsosim par suverēnu varu, lai stiprinātu Latvijas ģimenes institūtu, lai cilvēki dzīvotu miera, bez naida, bez bailēm par nākotni. Paldies!